Projekts tapis sadarbība ar Jūrmalas domi. Tas ir iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta programma. Un mēs, kā labdarības biedrībā Artissimo, kura kopā strādā ar Hermaņa Brauna fondu, iesniedzam projektu ar nosaukumu Avanti Jūrmalai. Jaunie mākslinieki sniedz savus pirmus sniegumus mūsu mīļai pilsētai. Un es esmu ļoti priecīga, ka pirmais koncerts notiek tieši te, tajā zālē, kuru mēs ļoti mīlam, kur man jau bija ļoti daudz pasākumi, gan koncerti, gan kinofestivāls mūsu Artissimo Cinema. Un tagad arī jauna programma, te skan arī tik burvīgas izstādes atklāšana. Programma bija raiba, bet man liekas, ka publika to uztvera ļoti sirsnīgi. Un man ir prieks, ka mēs varam dot iespēju jauniem māksliniekiem dziedāt, spēlēt publikas priekšā. Viņi visi ir mūsu Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti. Soprāns, mecosoprāns un bass. Mēs tā izdomājam tādu programmu, lai būtu visiem interesanti. Pavisam jauniņi Anastasija Libidjanceva, Ļubov Skrebets un Pāvils Trafīmiks. Un viņi dziedāja gan latviešu mūziku, gan krievu romans no operārijas, gan arī rietumu komponistu skaņdarbus. Un man liekas, ka tas dod savu pienesumu gan publikai, jo viņi var iepazīties arī ar jauniem vārdiem. Jo tas ir tik interesanti atklāt sev kaut ko jaunu, bet pēc tam sekot viņiem līdzi, jo mēs tagad viņi vēl nav pār sliekšņa, viņi tikai te ir, viņi pavisam ir skolnieki, jo dziedātāji taču sāk attīstīties vēlāk par violniekiem vai pianistiem. Un viņiem tie ir pirmie soli, bet arī viņi var nodziedāt publikai. Viņiem ir skaistas kleitas, viņi gatavojas, viņi mēģina. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņiem dota tāda iespēja koncertēt. Un par to tieši pa šī vakaru mēs esam pateicīgi gan burvīgam muzejam, ko es ļoti mīlu, Jūrmalas pilsētas muzejam, gan arī Jūrmalas domai. Naudas diena un vakarā es biju pie kopara dziedomī vīkoju. Tā man divi spēcīgākie dīģeri, ka Latvijā bija daži dienu, pārsējas nedēļā, bija ikdienas parādība. Un tad tu pierodi pie tādiem brītīgiem mākslas pīlāriem ar tādu milzīgu ārdeni un prasībām strādāt. Toreiz man likās, ka es visu mūžu uz drausību prasīgs pēc sevi. Nu, nenormāli. Tieši viņu iespaidā kaut kā. Bet pamazām, kad es tiku no viņiem vaļā, tad tas viss tā lēnām aizgāja, un es jutos gluži labi arī pēc tā briesmīgā režīma. Tā muzika jau prasa visu laiku tā režīmu. Un tāpēc es
Arī tā jaunībā tā domā. Pagājis ir daudz laika, bet, aldziņa nekāda. Toreiz Simons Groģis bija maksājies, man bija 116 rubuļu uz rokas. Un tu visu laiku nodauzījies savu milzīgo kasti, un nostrādājies, un neko tā nemaksātu. Nevar miks notiek, tāds ir. Un sakot, vērts tā muzika. Un es aizgāju. Es aizgāju no tādām elitārām vietām, projām čāvas redzēšanos uz visiem laikiem. Zinu, ko es nenogrāvēju nemaz. Jo tas, ko iedevā tā vide, to jau aizņemt nevar. Tā muzika jau savu laiku jau tas noiet etaps ir. Tas tāds tālumā jaunības laiks. Vienīgā nelaime muzika bija tā, ka viņi piespied strādāt vasarām, ka visi daudzjās riņķīm, tad būtu napaks spēlēt, vai ne? Teiksim, tādā stingrā muzikants dzīvo tādā stingrā disciplīnā. Viņš neko daudz pārlieku atļauties briesmīgi klīst apkārt pa pasauli nevar. Pirmreizējs notikums, un pirmo reizi mēs varam tik plaši redzēt mākslinieka darbus šeit. Mēs ceram, ka šajā laikā, kad ir apkārt diezgan pelēks un diezgan lietains, muzeja apmeklētāji varēs atvilkt telpu siltumā un apskatīties skaistus darbus. Māksla jau ir tā jaukā lieta, kad labiet viņu laicīgāk iepazīstas cilvēku vērts. Man iznāca vēl. Man iznāca tik vēl. Es mācījos 7. klasē, Sesvētas vidusskolā. Un tur bija tāds Harijs Šulcs, viņa galvas skolotājs mūzikas. Un viņš bija gleznotājs. Viņiem tās izstādes bija, kolosāls. Bija vienreiz skolā izstāde, pirmā reizi redzēju vispār tādu rītīgu izstādi patiesībā toreiz. Un te es degos no stundām laukā lejā uz izstādi, skatīties. Es nebeidzies skatīties no sākuma līdz beigām visu to darbus, ja? Tad kaut kas bija iekšā. Un pēc tam es vēl biju kuģu skolā. Es esmu kuģi atslētnieks, diplomēts. Jā, vecmiljonārī.
Un tad bija tā, ka nebija tās kapeks par autobusam. Un tad nāca kājām, tenis čīvās līdz muzejām. Es zināju, ka te vienu dienu pa brīvlaikšu. Bez biļetes. Un tā es to muzeju visu izķemēju vienmēr. Es tur bieži viesis biju. Tāds puika no jūskolas tipa, ir mācību iestādes, ja? Plīst pa muzeju. Ko tu pateiksi? Tāds viņš bija. Es biju muzikskolas laikā jau. Es biju mākslas studijā Ziemeļglāzumā pie Jāņa Meļņa, kurš bija Purvīša skolnieks. Un viņam bija jau tā pirmā tāda rītīgi tāda pieeja. Pēc skolotājs, viņš bija pierējis pedagogs, viņš pats bija arī strādājis Ieprišķās mākslas skolu pasniedzējs tā laikam. Un tā mēs tur tā drusku tā apvārtījāmies tajās izstādītēs, jau piedalāmies, tik milzīgs pārdzīvojums bija katra izstāde pirmā, ja? Tā kā tagad šiem jaunajiem muzikiem, ja? Tas īstenībā viņiem liels notikums patiesībā. Katra tā dziedāšanas reize. Un tad pamazām tur tā pierodi vairāk, pierodi pie tā visa un skaties, ej uz muzejiem, ej uz izstādēm, sāc pamazām saprast un saprot to, ka tev to vajag. Es jūtu, ka man to vajag viski vairāk, jo kaut ko laikam esmu kaut kāds tā individuālisti. Un kaut ko tā, ka tu viens pats kaut ko var strādāt savā nodarbā, tas man laikam ļoti patīk. Un tā tad glezniecība jau ir tīrā individuālistu padarīšana. Es arī esmu māksliniece. Es esmu keramiķe. Un laikam man arī patīk pazust savā stūrītī. Un tāpēc vienu saprotamies ļoti labi. Ka mēs viens otru tā neapgrotinam un mākam pazust un visu kārtībā. Kā jūs vērtējat, kā mākslinieci šo izstādi? Es biju patīkami pārsteigta, jo tas notika man, es tikai piegādāju ēdienu. Un praktiski es neredzēju šos sākumu, jā, Salkristos mēs bijām kopā, to es redzēju, tā kā viņš sāka klejot riņķi savos jūras meklējumos, jā, tad es tos darbus neredzēju. Un tā kā mēs atbraucām un sākām likt, es teicu, jā, bija vērts pazust. Mākslas akadēmijā jūras tematiku neapskatīja vispār. Savu laiku bija ārkārtīgi spēcīgs, vai te spēcīgākais mūks un Marīnis Edvards Kalniņš, bet tas bija pirms manīm. Viņš bija Mākslas akadēmijā profesors pasniedzējs. Diemžēl nav atstājis nevienu kārtīgu teorētisku darbu par glezniecību. Kas tas ir tiem latviešu večiem ir par skaudību? Es to nevaru saprast. Kāpēc tas tā ir, ka viņi aiziet, viņam saulē neatstājuši neko teorētisku jaunai paaudzei? Tas kaut kāds mūks tas ir. Tu pats dabo Edvardu Kalniņu laust cauri, visu viņa daļā lēnām izpētīt. Viņš tev teorētiski neko nepastāstā. Tu pats esi spiests viņu pētīt un izanalizēt. Un tā tālāk. Nu, tas varbūt tev vēl labāk. Nezinu. Un tā vēl cikot, tā kā Mākslas akadēmija nebija. Diemžēl pasniedzēja ar tādu jūras tematiku vispār nestrādāja. Un tagad tu pēc akadēmija, tad tev jāsāk ir pašam patiesībā otra akadēmija. Pilnīgi jāsāk ir no, gluži no nulles, jau pasaules informācija šodien ir milzīgi pieejama daudzi, ja? Literatūra tālāk, daudz kā būt teorētiski tā. Bet galvenais ir praktice. Praktice ir kā? Tu tomēr nedrīkst sevi pazaudēt. Tu nav kāds, tu esi tu tāds vai šitāds, vai tu kādam tu patīsi, vai citam mazliet mazāk, vai kaut kā. Tu vienmēr alga, esi tu pats. Ej tu caur visu izstādē, tur būtu sajaut patērīt, ka tas kāds cits, tas ir ķikuts, jā. Te akmeņi, jā, nu jau skājus, lai uz ķikuts, jā. Ar mākslu jau redz, kā no 7. klases viņš ir saradis ar 2 mākslām, un mēs esam kopā bijuši plenēros Liepājā, un mēs esam tikušies arī citās izstādēs. Paldies, ka tu esi pie mums ciemos Jūrmalā ar ļoti plašu devumu, ja? Paldies, apsveicu. Es
domāju, ka tas nemaz nav slikti, kad visu to enerģiju, visu to spēku koncentrēt vienā virzienā uz jūru, un ja to var izskurt, teiksim, 17. gadsimta holandieši, viņam jau bija tā, viens bija Klusodam meistars, viens bija jūras meistars, viens bija Miglaini jūra meistars, viens bija Viļņu meistars, katram bija, un tā viņš, un ar to viņš ir palicis. Jā, jo ja jau cilvēks mētājās uz visām pusēm, tad dažreiz tā viņi vairs īsti nevar saprast, kas viņš tāds. Jā, bet par tevi viss skaidrs, kas tu esi. Tu gledo jūras un mīli jūru un visi kārtībā. Jā. Par tām jūrām ir tā, kad jau jūnijā laidos prom uz augstiem, uz savu pietiņu. Tur nostrādāja kaut kādu pusotru mēnesi, tad projām uz Liepāju, tur nostrādāja 2 mēnešus, un tagad, nepildi 4 mēnešu darbs te redzam. Kur 15. gads, tas viss ir šos, pat tās 2 vietās, tas ir Vidzemes pusīte un Liepājas atklātā pusīte. Tur Molsi, Liepājas šļaka, un tā. Tā kā jūras tematika vispār īstenībā, teikšu jums godīgi, grūti. Tā ir viena no grūtākām lietām. To kustību viļņos iekšā kaut kā iemānīt, tas nav tik vienkārši. Ja cilvēkiem tu zīmēja portretu, kas arī mums ir ļoti labi meistari, brāļi, ģermeņi, kas man pilnīgi piedīs, ka tas ir ārkārtīgi grūti psiholoģisko portretu dabūt augšā. Uz to viņi tā ļoti labi orientēti. Bet tomēr tas cilvēks tev sēž priekšā, to runāties vai lietas tu visu negāži, tu mierīgi vai strādāt. Iemācies, atkal tas pats. Klusā galva, tu stājies tad mierīgi iekšā strādāt. Bet jūra tad tev kustās visu laiku. Un tu esi to laukā to skici, ja? Vai tādām mazām darbiņiem kaut kur. Varbūt šitie drusku lielāki, mazākie. Laukā, kaut kur, svaigā gaisā, ar mazām skicēm. Vienie darbi neviens nerodas dabā, neviens. Tie visi ir telpās. Visi no nelieliem darbiņiem kopā, ja vai galvā, ir safokusēts, notiek tas ātri diezgan, jo tā kompozīcijas veikšana jau ir asinīs vairāk vai mazāk, vairs par viņu galvu nav pārliek jālauza, un tad tu vienkārši ņem un strādā, ne uz priekšu. Vajag jau kādreiz vēl aizbraukt kaut kur citur pasaulē, patiesi nav sanācis. Es esmu Austrālijā, bijis vēl kaut ko, esmu tepat Eiropā, pie jūrām padauzījās atkārt, vai ne? Bet vēl atkal kaut ko uz nākošu vasarē vajadzēja kaut kā aizbraukt. Man ir tā, jāsaka, par nākotnes plāniem, tad man ir Sieviete un jūra, būs jau nākošu vasaru, kā tematika. Es jau ņemšu tādu bišķi savādāk, drusku jau, lai cilvēks man ienāk drusku iekšā. Vai ne? Un tad skatīšos, uztaisīt kādu pašportretu, kādu portretu, drusku klāt. Jūra ir faina, bet viņa jau nevar izsmelt. Viņa ir viena dzīve pa maz, lai to jūru atainotu. Varētu to kādas 4-5 dzīves būt, ja tā ritīgi runā. Bet kaut ko reizēm gribas jau kaut ko citu arī, pat jau. Kāda jūra jums pašam ir tā mīļākā? Kustīga, diezgan nikna un spēcīga un tāda, no kā daudziem ir bail. Tā man tāda, jo viņa ir apliecinājums. Jeb arī absolūti mierīga klusa. Pilnīgi mierīga, ja? Kad es esmu, teiksim, nodomājis pabradāt tā kārtīgi, pats vienkārši nedomāt neko, varbūt drusku kādu mazu skicīti kaut kur kāpu zonā, varbūt ne pašā jūrā. Jūra tikai kā pieturas punkts ir šajā gadījumā, ja? Bet tā man patīk vispār kustība. Ritīgā ūdens kustība, tā saistošā. Jo viņā patiesībā visas emocijas tu var salikt iekšā. Pilnīgi visas.